Mūsu platumgrādos nu jau raža praktiski ir novākta. Kur ņemsim vitamīnus, kā stiprināt savu organismu šajā laikā? Vislabāk šajā laikā vitamīns ieņemt no noņemtiem augļiem, no svaigiem dārzeņiem un labāk ēst vairāk uzturā svaigs, dabīgs, pašaudzēts augļus nekā veikalā iepirktā ārzemju produkcija. Nu, piemēram, ko jūs šī laikā vislabāk uzēst vitamīnu iegūšanas dēļ? Nu, burkānu sulu var dzert, arī āboļus var ēst svaigus, vai arī āboļus sulu spiest bumbieres. Nu, viss, kas ir mūsu augdārzos. Teiksim, lai bagātinātu šo vitamīnu uzņemšanas daudzumu, vai būtu interesanti, teiksim, zivjeļa? Jā, zivjeļa arī ir ieteicams. Pats lietojat? Pats lietoju kapsulās. Un to darat katru rudeni? Katru rudeni, jā. Katru dienu. Nu, un cik kapsulas apmēram? Kapsulas 2 reizes dienā. Vai tas ir pirms ēšanas reizes vai pēc? Tas ir pirms. Tātad diena sāks ar šo kapsulu? Jā. Tukšā dušā un tad paēd. Jūs minējat burkānus un ābolus. Jā. Nu, ko tur varētu sablenderēt kopā ābolu ar burkānu arī? Nu, es nav tā mēģināju blenderēt. Tas ir atsevišķi burkānu sulu un tā piepildīju mazliet eļļu klāt, lai viņš uzturās ilgākā organismā, jo organisms tā uzsūta. Un bumbi ir vienu pašu? Bumbi ir vienu pašu. Neko. Tas sarkanās bija iecaur arī sulā. Kā būs tas milkšēkšķi? Milkšēkšķi arī ir ogas. Milkšēkšķi ogas var nopirkt. Tātad tikai tīrā veidā? Tikai tīrā veidā. Milkšēkšķu eļļas jau arī visāds ir. Tās nē, tīrā veidā ir eļļas. Nu, protams, aptiekā var aiziet un nopirkt multivitamīnu, un vai viss būs kārtībā? Nē, ar tiem nepietiek. Es uzticos labāk dabīgiem tādiem augļiem, un kas ir audzēti un tā, ko pats ar savu acis, kā saka, pārbaudīt. Rudens ir tas laiks, kad organisms prasēs vien vairāk vitamīnus, jo viņi arvien mazāk ir pieejami. Tātad, kā jūs šo vitamīnu devu iegūstat? Es teicu, ka tikai tos zaļumus, puraus un vēl man tie lociņi ir, un es nevienu vitamīnu paciņu nav nopirkuši. Nu, piemēram, kā tad lietojam puraus? Es sagriežu dažreiz bišķiņ eļļu, kad dažreiz drusciņu krejumu. Un pie tā purau to sīpolu lociņu liksim, jeb to atsevišķi? Nē, tad tas puraus man ir viena atsevišķi. Lociņus es lieku ar tomātiem, ar gurķiem, zaļiem vēl tie man vēl ir. Un tātad gurķis vēl saglabājies, vai nav palicis rūkt? Nē, nav. Vēl man nav. Man vēl ir kā 3 reizes ko taisīt. Tā gan vai nebūs. Tad tik skābētie un marinētie. Un kā būs ar āboliem? Ābols es arī salasīju bez jēgas. Sanesu uz mājās un saliku māsai. Augšā sanes viņu švak, tā nevar. Cik tad pa dienu āboli ir sapēdam? Vai, neskaitams. Vakarā viena, kad ieliek uz gultas, skatos uz savu 6, 7 sapēd. Un pa dienu vēl un ābols es ļoti daudz ēdu. Vienīgi es citronus, tos es neēdu. Tie visi labākie. Kāpēc viņus nē? Maksā naudu, ko tu ņems, penzija maz. Maksājumi dārgi. Tas ir trakums. Nu, piemēram, ķirbis. Ķirbis, jā, tos es ir panestus mājā, vienreiz es iztaisīju. Kā jūs viņu pagatavojat? Es viņus izvāru un tas krustakliņas klāt un bišķiņu cukuriņu mazlietiņu un citronu skābu un es tādu taisu. Tā tad etiķim nē? Nē, etiķi es nelietu. Nu, šī izvēle, kāpēc citronu skābi šeit? Nu, tad viņš ir garšīgāks, citādi jau šis skābs. Nav tas skābums, bišķiņu skābumu vajag.
Es jau zivīm arī, ka marinē liek citru un skābi, nevis etiķi. Nu, un teiksim, zivju eļļa. Zivju eļļu es arī nav lietojusi. Tā būtu jālieto, bet nav tā naudiņa, ko nopirkt, tā ir dārga. Tas zivs es pērku. No turienes iegūst šo vitamīnu. Es tā domāju, vai tā ir vai nav. Vajadzētu jau pirkt to zivju eļļu, man sāk atkrist kaut kā. Vai nu rudenī tā ir vai nav, ķemnē. Nezinu. Kā jūs kā vīrieši cilvēks bagātināt savu vitamīnu daudzumu, ko patērējat? Kāds ir šī recepte? Nu kā, kas dārzā izaudzis ir pavasarā, priekš ziema ir savākts, samarinēts, svaigā veidā, kamēr var uzturēt. Ja svaigā veidā, vai tas jūsuprāt ir veselīgāk nekā sagatavotais? Es domāju, ka svaigā veidā veselīgāks. Ko lietojam tagad svaigā veidā? Svaigā? Nu, А вы kur? подскажите, где Ābolu, Valsts veselība centra? ābolu, bumbieri, kas ir arī pieejams. Tomāti. Nu, un ābolu lietosim kā? Vai sulu spiedīsim? Nu, pagaidām tāpat vēl nav sula izspiest. Vēl ir vājs. Bet vēl šis process notiks. Jā, notiksies. Cik apmēram gadā izspiežas sulu ziemā? Vai kā kur gadu? Kā ir žāba? Un kāda tad viņš šogad ir bijis Alsumas pusē? Nu, nevar sūdzēties. Normāli. Un kāda šķirne āboliem sulai? Nu, tas labāk no pepiņu un hantinoku. Vai liekat kopā? Nu, jā, ir tā kopā. Sanāk, ja ne, tad atsevišķi. Nu, un ko darīsim ar bumbieriem? Viņi ilgi neuzglabājās. Nu, tie, ja iznāks, tā iekonzervēs. Nu, tad, cik būs, tik tā iztiks. Ievārījumu savādi. Nu, piemēram, dzērvenes. Nu, pagaidām nav tāds. Bet vai būs? Nu, vajadzētu būt, nu, var jau iegādāties. Nu, un, teiksim, priekš ziemas, kā jūs pagatavojat dzērveni? Ar medu? Nē, dzērvenis parasti ne. Brūklēns ar āboliem. Dzērvenis ne. Un esam tikuši līdz ķirbim. Kā būs ar to? Nu, ķirbi nav šogad izauguši. Slikts gads bija priekš ķirbiem? Kaut kā nebija. Vai nebija riktīgi sēkā, bet šogad nav padījies. Vai mēdz gadīties, ka arī aiziet uz aptieku un nopērkt vitamīnus? Nē, nav gājis. Kādēļ nē? Nevajag. Veselību atļauj. Tas laiks ir pienācis, ka vitamīni ir vairāk jālieto. Rudens, vēss, mitrs. Kā jūs bagātināt vitamīnu klāstu nepieciešamo? Nu, ar pašu audzētiem dārziņiem, ābolu, bumbieri. Nu, bumbieri ilgi neglabājās. Nu, mums ir tāds kārtīgs pagrabs. Un tā. Un ābolus svaigā veidā vai sulu spiežat? Nu, svaigā un faktiski pārsvarā sula, jā. Un no kādas šķirnes sula vislabākā jūs prāt? Pepiņi. Vecā labā šķirne. Kā ar Antonovku? Savs. Tur nekāda, Maz sulas. jā, maz iznāgums. Nu, pārējie dārzeņi, kuros vitamīnu netrūkst. Tas varētu būt. Nu kā, tomāti, gurķi. Šogad maz saules, kā tomāti izauga, Izaug labi. bet tikai siltumnīcā. Tikai siltumnīcā, jā. Ārā vispār nestādat. Nē. Nav vērts. Mūsu vasarām neder. Nedara pa īso vasari. Un, nu, Un te pagājuši gadu bija šitie arbūzi. pašam izauga arbūzi. Jā, pašam gan. Cik lieli bija? Nu, nebija nekas liels, bet, nu, garšīgi. Vai nogatavojās un bija Jā. saldi? Jā. Bija. Un šogad kaut kas ar sēklām bija, kā uzdīgi, bet nobeidzās.
Tā mums faktiski gan katru gadu. Arbūs, protams, tikai svaigā veidā, savādāk šķiet nevar pagatavot. Tikai, jā. Nu, var. Kā? Skābēt. Kā tas ir? Kas tur jāliek klāt? Nu, tā kā guķis, kas skābēt. Tur tāds pavisam maziņš. Un tad ir arbūs ziemā. Arbūs ziemā, nu, parasti jau viņi līdz ziemai Nesagaida. jā, tiek nolikvidēti. Un, nu, teiksim, tagad ķiploks, sīpols, urals. Tos daudzos. Daudz. Lielos kvantumos. Vai pie kaut kā vai atsevišķi jūsuprāt? Nu, ja jūt, kad jau veidojās uz iesnām, tad jau tad atsevišķi pilnīgi. Bet, nu tā. Pārsvarā pie visi. Nu, lai bagātinātu šo vitamīnu klāstu, piemēram, zivju eļļa. Jā, nu, to zivis ēd, bet eļļu paši gan neliek. nav bijusi, es nezinu. Kaut kā. Un aptiekā, protams, piedāvā visdažādākos vitamīnus. Vai pērkat? Mēs pie aptiekām neesam piesaistīti. Lauku cilvēkam pašam pietiek. Mūsu platumgrādos lēnā garā raža ir novākta, vitamīnu paliek aizvien mazāko cilvēkam baudīt. Kā jūs tiekat galā ar šo problēmu? Nu, es uzskatu, ka vajag dabīgās, lietot dabīgos ēdienus, medu, dzērvenes, aptiekās pirkt vitamīns, nezinu, vai viņi ir labi, tīpaši bērniem maziem. Jā, medu, dzērvenes un klausīt mammu, lai nav slapjas kājas. Un minējāt medu un dzērvenes, tātad ziemai sataisīsiet tieši šīs dzērvenes ar medu? Var gan tā, gan atsevišķi. Ir labi gan atsevišķi, gan kopā. Tā. Nu, protams, mums jau ir vēl arī āboli. Bumbieri gan tiesiet uz beigām. Kā lietosim viņus? Jā, nu kā, svaigā veidā jāēd ir daudz. Ja vārījumā savārī, tad jau laikam vairs nav tik veselīgi. Āboli, piemēram, svaigā veidā tas būtu neizspiestās sulas veidā. Ābols kā ābols? Jā, nu, tie jau arī bērniem labāk garšo. Es jau varētu par tiem bērniem domāju, kas viņiem sulu. Nu, sulu arī var dzert, jā, bet tā vairāk tā, ko padzerties ir. Bet, nu jā, ābols tā svaigā veidā. Tie jau paši tā nemanot iet iekšā. Kā ar mūsu lielo ogu, ko mēs saucam par ķirbi. Ķirbi? Nezinu, ķirbi nelietoja, negaršo. Nezinu nevienu, kam garšot. Ne, noteikti jau, ka ir vitamīni un veselīgi un tā, skaisti un lieli, bet tiešām nezinu nevienu, kurš viņu ēst un kā viņu gatavo. Nezinu tiešām. Nu, piemēram, šī te rudens sezonā, zivjeļa. Godīgi teikšu, ka man nekad nav bijusi saskara ar zivjeļu, tāpēc es nemāku teikt par to, ko es nekad neesmu lietojusi un tiešām nezinu. Nu, droši vien jau jālieto, tā jau saku, bet es pat neesmu lietojusi, un tāpēc es arī nevaru nevienam neieteikt. Es tiešām. Nu, teiksim, šo vitamīnu daudzums bērnam droši vien dienā būs mazāks nekā pieaugušam cilvēkam, taču pie bērnu vairāk jāpiestrādā, lai viņš to iegūtu. Pie bērna jāpiestrādā visu laiku. Neiet jau runa tikai par vitamīniem. Bērnam ir jāpiestrādā pie apģērba, lai nestaigā ar slapjām kājām, lai nevēl gumijas zābakos plikas kājas, kā jau ir gadījies, un tad viss rājās. Jā, bērnam ir jāsako līdzi, un neiet jau runa tikai par vitamīniem, runiet arī par piemērotu apģērbu, un ja redz, ka lietas līdz ir jādod lietasargs līdzi, un tā. Tādā ziņā pie bērnu, jā. Īpaši piespiest dot to, ko viņš ļoti negrib un ko negaršo, jau grūti īstenībā. Viņš to nepieņems vienkārši. Viņš nepieņems. Un principā es uzskatu, ka ir tā, ka bērns pats vislabāk zina, ko viņam vajag un kā viņam vajag. Tas, ka es uzskatu, varbūt savādāk kā māte, tas, nezinu, varbūt tāpat pakluso izdarīs pa savam. Es jau nezinu, var dot zivjai, varbūt viņš kaķim ielaist, jau nezinu. Kā tu tiec tagad rudenī pie savas vitamīnu devas ikdienišķās? Ar augļiem. Tas būtu? Piemēram, banāni, āboli un vēl visādi augļi. Kā tu domā, kurā auglī būs vairāk, banānā vai ābolā vitamīnu? Es domāju, ka ābolā. Un ābola sula arī, tavuprāt, ir vitamīniem tik bagāta, lai viņi dzertu? Jā.
Jā, tāpēc, ka viņi arī ir no āboliem, paši audzēti un tā, un sula, tā ir. Vai arī veikalā pēc sulas? Nē, es parasti pati mājās tur spiežu ābolu sulas un vēl tādas sulas. Nu, kā piemēram ar ķirbi būs garšo? Nē, man negaršo tā īpaši dārzeņi. Un, nu, rudenī daudz cilvēku lieto zivju eļļu. Kā ir ar tevi? Nē, es nelietoju zivju eļļu. Es labāk ar augļiem un mājās audzētiem dārzeņiem un tā. Jūsu recepti, kā bagātināt vitamīnu klāstu tagad rudens laikā, kad raža iet uz beigām? Nu, mana vitamīna recepte ir burkānu sula katru dienu. Ļoti garšo un man liekas, uzlabo arī veselību. Tas ir no paša rīta? Jā, no rīta, pat brokastu vietā. Citreiz tā, ka tu izdzer burkānu sulas glāzīt un jūties ļoti labi. Kāpēc tieši burkāns? Man liekas, ka burkāns ir visgaršīgākais no visiem, ko var citreiz piespiest arī kādu ābolīti klāt, bet burkāns man ļoti garšo vienkārši. Tikai pats burkāns, vai vēl kaut ko pievienosim, kādu garšvieliņu? Nē, man garšo tīra garša, jā, un man liekas, ka arī, ja garšvielas vienot tur klāt, tad tur nekas vairs no vitamīniem nepaliek. Man vismaz tā šķiet. Jūs minējat ābolu, kā to lietosim? Ābols lieto visādos veidos, gan vienkārši ēd, gan izcep, gan sarīvē pie salātiņiem klāt, tā kā āboli ir ļoti labi. Ābolu sula? Jā, protams, pie burkānu sulas pieliek arī ābolu sula, un tad ir garšs nianses vajag labāk. Vai ir kāda īpaša ābolu šķirne, no kurām sula būs tā īsti garšīgākā? Man šķiet, ka man pašai patīk tādas skābākās. Tās labākās ir Antonovkas saucamās, un ir tie sarkanie cietie āboli. Es nezinu, kā viņas sauc, bet arī viņi tādu uz paskābo pusi. Jā. Un vitamīniem bagātais citroniņš? Citroniņš, tas man kaut kā ne īpaši. Es nezinu, kāpēc man citroni nekad laikam nav garšojuši. Viņš ir pārāk skāps? Nē, it kā man uz tiem skābajiem velk, bet es nezinu, kas man citrusā nepatīk kaut kas. Arī laims, man liekas, man tā garša galīgi nepatīk, tā kā nav mans auglis. Mūsu lielā oga ķirbis. Mūsu lielā oga ķirbis visos veidos ļoti garšo, ļoti garšo. Un es ļoti daudz marinēju ķirbi, un cevišķi tagad rudenī vajag labā lieta. Teiksim, marinējot, vai jūs prāt nezūd šī te vitamīnu piedāvātais klāsts? Jā, varētu būt, ka tā ir, bet, nekas garšīgi tikko. Savādāk, ja viņi nevar... Citreiz ir tā, ka tad, kad baigi sagribās, tad var piespiest arī tai suliņai klāt, viņš tādu maigāku garšu dod, bet, marinēts vislabākais. Un tāda lieta kā dzērvenis, piemēram? Dzērvenis, baigā lasīšana ar dzērveniem ir. Man garšo dzērvenis, viss ir labi, jo mums tagad ir baigā aktuālā tēma dzērvenis, tā superoga un viss tā, bet tā lasīšana, tā man nobremzē. Man nekad nav laika salasīt. Bet kopā ar medu? Jā, ļoti labi. Medus arī pie vitamīniem. Labāk lietoju medu nekā cukuru, pilnīgi noteikti. Un tagad tas medus laiks foršais man jau garšā. Tepat mums fonā ir aptieka. Vai iesim pēc vitamīniem uz šo iestādi? Ziniet, es kaut kā baigi izvairos no vitamīniem aptiekās. Es nezinu, kāpēc. Man liekas, ka es visu uzņemu tāpat arī ar augļiem, dārzeņiem. Nepatīk man aptiekā pirkt vitamīnīs. Es atceros, ka kādreiz devu tos mazos apaļos C vitamīnīs. Es nezinu, kādreiz laikam pārāk daudz sēdus es esmu, tagad vairs negribās. Šovasar mums tā saulīt bija tā pamazāk. Varbūt kaut kas īpašs ir vajadzīgs tagad rudenī vitamīnu ziņā, es domāju. Es nezinu, kā to D vitamīnu, ko mēs no saules uzņemam, man šķiet, ka to jau nekā savādāk nevar uzņemt, kā tikai no saulītes. Jābrauc atpūsties uz ārzemēm. Uz Turciju, uz Ēģipti jābrauc pasāļoties, uzņemt vitamīnus. Bet kā ar zivju eļļu? Zivju eļļa ir laba lieta, jā. Es zinu, man omīte dzer zivju eļļu, bet es nezinu, es nekad neesmu to darījusi. Man nav vajadzība pašlaik, es vismaz nejūtu tādu vajadzību. Oktobris jau pusē, vitamīnu kļūst aizvien mazāk, taču cilvēkam tie ir nepieciešami katru dienu. Kur tagad iegūsim šos vitamīnus? No dārzeņiem izaudzētiem dārzā, āboliem, bumbieriem.
Kā lietosim šo sābolus? Nu, visādi svaigā veidā, ja vitamīns visvairāk uzņem kāpostus, burkānus. Nu, svaigā veidā dārzeņi, kā teikt, tie vitamīni visvairāk tiek uzņemti. Protams, tvaicēti dārzeņi. Vai tvaicējot jūsuprāt nezūd šo vitamīnu skaits un nepaliek mazāk? Nu, atkarībā laikam kādā tai katliņā tvaicē. Tas ir atkarībā tā. Un, teiksim, sulu spiežot, tur arī būtu, kas jāievēro. Sulas, to termiskā apstrāde varbūt. Jā, termiskā apstrāde, jā. Bet termiski apstrādājot, atkal mēs šo sulu ilgāk varam saglabāt. Nu, bet, protams, bet citādi, ja viņi neglabāsies, jāuzvār, ja viņi ir, kā teikt. Jā, protams. Piemēram, mūsu pašu dārzos audzētā vīnoga, ķirbis. Tas viss ir vitamīna avots. Viņš jau var komplektēt, kā grib un kā katrs vēlās arī. Vai jūs prāt, pie kādas sulas būtu jāpievieno arī medus? Medus jau var visādi komplektā, arī tās pašām dzērvenēm ir liels vitamīna avots jau arī. Tātad dzērvene ar medu ziemā? Dzērvene ar medu, kas vēl var labāk, un plus ķiplociņš vēl. Šī dzērvenīte ar medu, ko jūs minējāt pat, cik bieži būtu jālieto un kad? Katru dienu to pat ēdam karot un paņemt. Var jau kopā arī to dzērveni ar to medu katru dienu, dabīgs vitamīns. Vai pirms ēšanas vai pēc, kā jūs domājat? Parasti jau vitamīns uzņem ēšanas reizē, kā saka. Kā būs, teiksim, ar dienvidu citroniņu? Dienvidu citroniņš vairs nebūs tik labs. Kādēļ? C vitamīns? C vitamīns, bet viņš tā apstrāde, viss ķīmija tur būs daudz. Pašu dārzā jau tā ķīmija nebūs? Protams, tu zini, ko tu esi audzējis, ko tu tur esi licis. Šeit pat Liepājas ielā mums te fonā ir aptieka, vai iesim pēc vitamīniem jūsuprāt? Nē, tagad neiesim noteikti. Cik man sportojot vajag varbūt drusciņu papildus vitamīnus, es iegādāšos. Varbūt tās. Sportojot vajag kādus specifiskus vitamīnus? Magnīs preparātus, protams. Magnīs. Tieši ko tas dod? Izturībai tas vajag. Pie lielām slodzēm tomēr. Pie lielām slodzēm, kā teikt, tas ir vajadzīgs arī cilvēkam. Jo ar to vienu neuzņemt ar dārziņiem vienu. Ja papildus pie lielām slodzēm, tad ir magnīs, tas B6 vajadzīgs.